Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Ja jūsu Dell Latitude dators vairs nedarbojas, ir svarīgi noskaidrot, vai tas ir labojams. Šajā pamācībā mēs apskatīsim, kā veikt bezmaksas diagnostiku, saņemt sludinājumu pie durvīm un kādus soļus veikt, lai nodrošinātu, ka jūsu dators tiek labots ar vislabākām rūpēm. 1. Sagatavošanās diagnostikai. Pirmkārt, pārliecinieties, ka dators ir izslēgts. Izņemiet visas perifērijas ierīces, piemēram, peles un tastatūras, un pieslēdziet tikai strāvas adaptēru. Ja iespējams, noņemiet arī akumulātoru, lai nodrošinātu drošu pārbaudi. 2. Bezmaksas diagnostika. Daudzas servisa darbnīcas piedāvā bezmaksas diagnostiku. Tas nozīmē, ka jūs varat aizvest savu Dell Latitude datoru uz tuvāko servisa centru, kur speciālisti veiks rūpīgu pārbaudi. Šajā posmā ir svarīgi uzdot jautājumus par iespējamiem bojājumiem un to, kā tie var ietekmēt datora darbību. 3. Piesakiet vizīti pie durvīm. Ja nevarat apmeklēt servisa centru, daudzas uzņēmumi piedāvā pakalpojumu, kur jūsu dators tiek saņemts pie durvīm. Jūs varat sazināties ar servisu un vienoties par laiku, kad kurjers ieradīsies, lai paņemtu jūsu datoru. Šī ir ērta iespēja, ja esat aizņemts vai vienkārši nevēlaties doties ārā. 4. Piedāvājums pirms remonta. Pēc diagnostikas veikšanas, servisa speciālists sniegs jums detalizētu ziņojumu par atrastajiem bojājumiem un to labojumu izmaksām. Šajā posmā jums ir tiesības pieprasīt skaidrojumu par katru no izdevumiem un jautāt par iespējamiem alternatīviem risinājumiem. Jums arī jānoskaidro, vai ir pieejami rezerves daļas un cik ilgs laiks prasīs remonts. 5. Remonta apstiprināšana. Pēc tam, kad esat saņēmis piedāvājumu, jūs varat izlemt, vai vēlaties turpināt ar remonta procesu. Ja piekrītat, servisa darbnīca uzsāks darbus. Jums vajadzētu saņemt apstiprinājumu par remontu uzsākšanu un informāciju par to, kad dators tiks pabeigts. 6. Datora atgriešana. Kad remonts ir pabeigts, dators tiks atgriezts jums uz norunāto adresi. Pārliecinieties, ka pārbaudāt visus remonta darbus un jaunu komponentu darbību pirms pieņemšanas. 7. Apkope un nākotnes soļi. Pēc remonta ir ieteicams veikt regulāru datora apkopi, lai novērstu turpmākas problēmas. Tas ietver regulāru programmatūras atjaunināšanu, vīrusu skenēšanu un fizisko tīrīšanu. Ar šiem soļiem jūs varat efektīvi pārvaldīt savu Dell Latitude datora remonta procesu, nodrošinot, ka tas tiek veikts profesionāli un droši. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.